Grīziņkalna rajonā ir 3 mazas ieliņas – Pļavas, Zaķu un Mūrnieku iela, kuras ar gādīgu roku apskauj Lienes iela. Romantiķiem patīk šeit klejot, jo te varot atrast čaka dzejai tuvas noskaņas. Pragmātiķi saka, te viss jānošķūrē un jāceļ 5 stāvu, 6 stāvu nami, bet tie, kam rokas aug no pareizās vietas, strādā, lai te pēc gadiem varētu būt turistu iemīļot pastaigas vieta, no kuras atsūtīt kādu jauku paskartīti. Lienes ielas sākums no Krāsotāju ielas līdz 4 ielu krustojumam klāts bruģakmeņiem. Tālāk gan ir asfalts. Rīgas ielu sarakstā Lienes iela ir kopš 19. gadsimta 70. gadiem. Toreiz Smilšu kalnos izraktajai ielai bija Helēnas vārds, ko 1923. gadā nomainīja ar latvisko Lieni. Ielu ieskauj 20. gadsimta sākuma koka un mūra īres nami, bet jaunākas ēkas ir retums. Mazās ieliņas labajā pusē piebaro jau tā dzīvo Lienes ielas satiksme, tāpēc visai šaurajā ielā pārvietošanās brīžam ir sarežģīta un palēnināta. Kad tiekam līdz galapunktam Valmieras ielai, pagriežamies pa labi un cauri vārtu ailai nonākam mazajā Zaķu ielā. 7. nams Padomju armijas virsniekiem būvētā ķieģeļu ēka ir pēdējā Zaķu ielā. Šķiet, ka ielas veidolā tās 120 gadus garajā mūžā nekas daudz nav mainījies. No ielas viena gala līdz otram ir kādi 100 metri, kārtīga īsā sprinta distance. Ielas centrā ir glīti saposts nams, bet pagalmiņos rit priekšpilsētai raksturīgā dzīve. Šajā ielā tik 7 mājas laikam. Jā, tā ir. Zaķu prospekts. Nu, te jau varēja iela. Vienīgi, ka varēja noasfaltēt to ielu. Nepatīk jums tie vecie Rīgas akmeņi? Nē, akmeņi jau, bet viņus vajag sakārtot. Pat tur raka vienu dienu tos akmeņus kaut kā salika, tad jau kā taisa. Pēc Eiropas standartiem. Visur jau var dzīvot. Te jau viss bija sabrucis. Es atnācu 2 gadus atpakaļ. Šitā kanalizācija, viss tas ir mans roku darbs. Es tā teikt par saviem līdzekļiem, 2-3 cementu maisi, tos es varēju atļauties nopirkt. Izflīzēja koridorīti, tur varēja kājas nolaust, vai ne? Tas jau bija te viss tā nolaists, bija te pludoja viss tanī pagalma, šķūņiem jumti tecēja, to es visu atjaunoju praktiski. Dzīvei koka ēkā ar malkas apkuri ir gan priekšrocības, gan mūžīgās rūpes, kur ņemt malku. Ivars mums rāda savu mežu. Tās ir vecās mēbeles, ko cilvēki met laukā. Tās te kaudzēm mētājas mums pie mājas stūra, vai ne? Es viņus savācu, aizvedu uz garāžu, sazāģēju ar zēmerzāģi un redziet, man pirmklasīga malka. Es nepārspīlēšu, man jau gadiem 6-7 malka ir sagatavota, es varu pat pirkstu nepakustināt. Rokas ir, galva ir. Uz plikiem akmeņiem var dzīvot, arī purvā var dzīvot. Kur tik cilvēks ir, tur viņš var dzīvot. Tikai rokas drusku jākustina. Zaķu ielas 1. nams puseplī izliecas uz Pļavas ielas. Ejot cauri vārtiem, gan jāuzmanās, lai augšstāvi iemītnieki ar visu virtuvi neuzkrīt jums uz galvas. Laika zoba sagraustā ēka pagalmā apaugusi ar piebūvēm un vēl kādu savādu nameli, bet garajā zālē var iztēloties cilpojam arī kādu zaķi. Zaķu ielas namam pretī Pļavas ielā atrodas šo 2 ielu greznākā ēka. Arhitekts Pīlemanis 1898. gadā māju projektējis Blankenburgu ģimenei. Blakus esošais nams celts vismaz 60 gadus vēlāk, bet zobgaļi varētu teikt, ka vecmāmiņa neizskatās vecāka par mazmeitiņu. Pļavas iela ir kādus 10 metrus garāka nekā Zaķu iela, asfaltēta un iezīmīga ar to, ka orientēta uz Pāvila baznīcu. Rīgas ielu sarakstā Pļavas iela parādījās pirms 120 gadiem, kad šajā apkārtnē patiešām varēja būt pļavas. Pļavas iela sniedzas no Matīsa līdz Lienes ielai.
Pļavas ielas 2. numuru veido 3 mājas, kas atrodas ļoti plašā pagalmā. Ēku jaunais īpašnieks bija iecerējis koka mājas nojaukt, tomēr tā nenotiks. Viņš te gribēja mums visus nostumt. Te ir liels laukums, tieši jūnieši, viss laukums jau te mums liels. Nu, viņš taisīs pilis, kur lauciniekiem būs, kur pa nakti gulda. Nu, es nezinu, ko te taisa. Nu, Tā daudz stāv pilis. Viņš teica, ka 6 stāv te cels, un tas aizgāja uz augšā pie lieliem. Es reiz pie pašiem lieliem aizgāju, domāju, nu kas tas pa trakumu tagad ir. Viņi saka, ko viņš varbūt augšā uzliks Ļeņinu augšā, to Staļinu, kas bija to pieminekli tur. Pētera pirmo. Jā, nosmējās un nekā, bet neatļauj viņam. Viņi saka, jūs neuztraucieties, kundzīt, jūs esiet piemineklis, tas ir šis te, kas tas ir, tas kauns. Vēsturiskais centrs. Jā. Skaidrīta visu mūžu strādājusi ķīmiskajā tīrītavā, tepat šajā rajonā, bet Pļavas ielā dzīvo jau 40 gadus. Te ir sauss, feins gaiss un vispār ir maziem bērņiem. Tas viss kokli dabīgi ir. Nav kā šitās te aiziet daudz pazīstam šitās bloka mājās, kas ir nevar vanniņas, augsts ūdeni, es nevaru paelpot. Te ir ļoti labi. Katram kaut ko vajag darīt, ja viņš grib dzīvot vienalga kādā mājā. Ja tu nekā nedrīkst, bet tā nekāda vaina nav. Kāda tad tā Pļavas iela ir? Ot, ka bija tas plats smalkas bijušā, tur, kur tā mājiņa vēl, tur durvis aiztaisījuši, viņa bija aizkās palūrēt. Tur viņi viss tās zaktās pantas. Ko te lauz, to tur nes jau skaties, ka to jau 5,5 kā nu kur stum un ar maisiem tur stop. Un es teicu, ka tur būšot placis, tas mašīnas, tas viss riņķī placis. Un tā, lai dot mums malkas placi vajag, nu ko viņi domā? Nu kur, lai mēs braucam pēc tās malkas? Viss malkas apkūra ir. Nav kur vairs. Uz Lienas ielas te, kur nāktu. Nu, tas Lelda, tas bija tik kolosāls veikals, lai viņš 100 gadu varēja dzīvot. Viss pārvērst. Ja tur bija vakardienas kāds produktiņš vai kāds, tas bija vakar, tas tā viss pateica un tik lēp. Nu viss, kas tur varēja kafiju iedzert, maizīt apēst, siltās tur brauca, štie visi riņķī brauca. Mēs viss šis rajons raudājām, kad to noņēma. Te daudz likvidējušies. Ideja, ka tukšais malkas placis jāizmanto autostāvvietai, radās domājot par šī rajona attīstību. Uzlabojot infrastruktūru, te būs vairāk biroju, veikalu, turīgāk īrnieku un, protams, arī vairāk automašīnu. Bet autostāvvieta pasargātu jaukos pagalmiņus no pieblīvēšanas ar auto. Reiz jau te bija līdzīgs gadījums, kad Zaķu ielā cēla virsnieku māju, zemestricināšana, kas līdzinājās zemestrīcei, no Pļavas ielas aizbaidīja visas žurkas. Lienas ielā gan vēl vērojām saudabīgu randiņu, kaķis un 2 žurku jaunkundzes. Kontrasta princips, kas liecina par dzīves īpatnībām šajā rajonā, saglabājas visā Lienas ielas garumā. Vecais un jaunais, Lienas iela 23. Centrā ir pēc arhitekta Riharda Rozītes projekta atjaunot ēku. Es domāju, ka tādas varētu izskatīties arī tās ēkas, kuras, ja gadījumā kaut kas ir jājauc nost, ir jābūvē no jauna. Šeit nav vieta arhitektūras īpašiem brīnumiem. Šeit arhitektam pašam ir jāuzkāp sev, kā teikt dzenieks Majakovskis, uz rīkles. Un nevajag atļauties nekādus īpašus stilistiskus vingrinājumus. Tas ir tāds pilnīgs, varētu teikt, pat bezstils, klasicistisks, vienkāršs nams, kas ierakstās ainavā un varbūt izlec nedaudz ar savu jauno krāsojumu, bet tas ir gluži piedodam, jo ēka ir jauna. 21. un 23. nams īras mājas, kas celtas Baltijas vagonu rūpnīcas strādniekiem. 1918. gada 1. oktobrī 6. dzīvoklī ienāca Elzas Rudzītes ģimene. Viņa vēl atceras mātes stāstījumu par šī rajona veidošanos. Šeit no Atlērijas ielas ir viņu kapiem Matīsu ir gājuši pilnīgi neviena ēka. Un tad viņi teica ir, un pēc tam ir, viņi saka, tad, kad jau viņi jauni ir, tad viņi saka, ir, kā kliņģeri tika cepti, nakt un dienu strādājuši. Ilzai Rudzītei ir 98 gadi, un pagalmā viņa pēdējā laikā bijusi 2 reizes. Iekāpjot ātrās palīdzības auto un tiekoties ar televīziju. Nu, kādas te puķis? Puķis ir. Un tas ir pateicieties ir Marijas kundzei. Tas bija, jā. Vai tenīs vecajos laikos jūs ar nācāt spēlēties? Nē.
Mēs tur lielajā pagalmā, jo tur bija ārkārtīgi skaisti. Ir tikai ceļš, apmēram metru platumā, garantēts ir, veda uz šejienes ir. Un tad ir tik gara zāle bija pa visu pagalmu. Un tur arī neviens bērns neskrēja paturēt, lai būtu visi smuki un skaisti. Un kā tad bija jūsu laikos, Regīna? Nu, manā laikā tur maijā ziedēja ļoti daudz pienenes, tur bija pieneņu lauki, un tur mēs sauļojāmies gar šķūnīšiem. Bija tā kā laukos. Jā, mēs jūtamies tādu, nu, kā saka, mums bija sava dzīve tā. Regīna un Marija ir māsīcas. Marija no Daugavpils braukus pie tantes uz Lienas ielas kluso namu ar dārzu un vienmēr gribējusi te dzīvot. Tagad jau 4 gadus viņa ir Rīgā un izveidojusi savu stūrīti pagalmā. Te pašai par pārsteigumu sākusi arī dzejot, bet Daugavpils valodas vidai atbilstoši krievu valodā. Про этот уголок. Мой милый уголок, душа моя, с тобой не расстается никогда. Лишь только с шумной улицы сверну, в твою я попадаю тишину. Где с каждым камушком, с травинкой каждой, единым целым стали мы однажды. Где мне милее всех моя скамья, которую так просто сотворила я. Elza Rucīta visu mūžu strādājusi veikalā, visilgāk universāla veikala galantērijas nodaļā. Droša un noteikta darbā viņa tikpat droši aizstāvējusi arī mājas īpašniekus Fogeļu ģimeni. 1944. gadā padomju vara gribēja saimniekus izlikt uz ielas un viņu dzīvoklī ievietot sētnieku. Izdarīsim tā, tai nama pārvaldē lūgums sniegsim iekšā, lai viņus patur pa sētniekiem. Jūs tā izdarījāt? Un es tā izdarīju. Un tad visi parakstījās un jums bail nebija? Ne. Es biju vispārīgi tad drosmīga. Rudīša kundze mums ilgus gadus bija mājas vecākā. Tagad kaimiņi vispār ir pazīstami savā starpā, tie, kas te dzīvo? Nu, mēs kaut kā sagrupējušies esam. Mums vairs nav tās. Mūsu māja vēl tā, mēs te turamies. Nākošajā pavasarī rosīgu darba ainu cerams varēs vērot arī pa kreisi no Lienas ielas. Latgales priekšpilsētas izpildu direkcija cer, ka tad būs apstiprināts projekts, kas paredz sakārtot komunikāciju sistēmu. Pašvaldības dienesti ievilks gāzi, uzlabos ielu segumus un iekārtos vēsturisko apgaismojumu, lai namu saimnieki varētu attīstīt savus īpašumus. Centrālā vieta šai projektā būs Mūrnieku ielai. Kopā ar Latgales priekšpilsētu šo mazo ielu mēs izvēlējāmies pilotprojektam, tāpēc, ka šeit ir saglabājusies tā atmosfēra, kas ir varbūt vispateicīgākā dzīvošanai. Man te lūdzu pirms raidījuma skatīties vēstures anāļos, kas ir ēka autori. Es domāju, šis nav tik svarīgi, jo tie godprātīgi baltvācu latviešu arti pirms vairāk kā 100 gadiem ir darījuši šo darbu. Viņi būvējuši lētas mājas strādniekiem tolaik ar mazām labierīcībām, diemžēl. Un šodien, lai mēs to atmosfēru saglabātu, mums tomēr vajag nedaudz uzlabot komfortu. Dot cilvēkiem iespēju dzīvot mūsdienīgi, bet vienlaikus saglabāt to jaukumu, kas ir tālāk. 6 gadus atpakaļ, kad mēs šeit sākām, tad mums uzdeva jautājums, vai mēs neesam īsti pie pilna prāta. Nu, tad, kad tagad ir jau tik tālu tikuši, tad jau laikam ir ticams, ka tomēr arī Mūrnieku ielas projekts būs. Jums ir rokās arī bildes. Tas ir jūsu pārraides rezultātā. Mums atnesa cilvēki fotogrāfijas, kurās ir redzams šis te tornīša nobeigums smaili, kādu viņi izskatījās un kādu viņi būtu jāatjauno. Tas ir vējrādītājs. Viņš ir ļoti smags un milzīgs, esot gandrīz 3 metru augsts. Šoradien ir mērķis nobeigt visu līdz Avotielas stūrim, ieskaitot veikala ieejas durvis. Tad vēl paliek? Tad vēl paliek Avotiela. Mūrnieku iela 12. ejam iekšā. Ir. Tas Kādreiz te bija Častoks, kā sauca cara laikos policijas iecirkni. Vēlāk mazs cehs, vienu brīdi pat adventistu draudzes nams, tagad šis ir izīrēšanai. Atkal ir jautājums, ir jāatrod pareizā funkcija. Vai tas ir kaut kāds neliels klubiņš, ja? Kaut kāda interešu grupa, nu, varbūt arī dzīvokli tādu savdabīgi, ja? Iekota bijušā industriālajā ēkā. Jo tur tālākais stūri ļoti simpātisks mazs puķdārziņš. Nu, te ir
Tā patīna. Mēs redzam, ka krāsas slāņi nav pārāk daudz, un tie paši pēdējie ir dažiem gads 20 veci un labi sakrokojušies. Un oriģinālie šie te sandriki, logu rāmi noformējumi. Vispār šī māja 12. numurs ir viena no tām, kas ir saglabājis gadsimta sākumu, aizpagājušā beigu, oriģinālās detaļas. Nu, tagad, protams, viņu restaurējot būtu svarīgi nenomainīt ar plasmas logiem. Droši vien te jātaisa ir koku logu kopijas, jo materiāls nav īpaši labs, bet katrā ziņā jau, redzat, saimnieks ir mēģinājis cokolu nostiprināt. Labākais ir tas, ka šajā ielā šķiet saimnieki domā, vēlās, grib ēkas saglabāt. Ārēji viskošākais Mūrnieku ielā ir 5. nams. Cik grūts ceļš ejams līdz krāšņai bildītei, pārliecinamies 10. numurā. Pirms 6 gadiem šajā īpašumā skaists bija ķirsis. Viņš ļoti garšīgs. Tiešām. Tieši tā. Nē, es biju jauns. Jā, tad man bija tikai 21 gads. Un tad es biju enerģijas pilns un tas bija jauns pārbaudījums. Jā. Tas bija ļoti interesanti. Un šobrīd arī tas ir interesanti, jebkurā gadījumā to visu darīt. Protams, šīs 2 mājas ir ļoti ekonomiski neizdevīgas. Godīgi sakot, viņas nes visu laiku ļoti liels mīnus. Jāņa rīcībā nebija pārāk daudz līdzekļu meistaru algošanai. Tāpēc līdz šim iespētais pārsvarā ir ģimenes un dažu draugu kopīgo pūliņu rezultāts. Šitā te mēs gājām un līdām, un te bija šķūņi, te bija zeme, un viss tas tika vienkārši ar rokām ar spaiņiem nest cārā. Jo tas viss vienkārši bojāja to ēku. Un tad lēnā garā, arī tika izveidots šīs mājas, arī bruka, tika likti švelleri papildus, lai viņi nesabruktu, un tika mūrēts papildus stutes un ieliet šis te cements, lai šī te māja tik ātri nebojātos. Jūs esat celtnieks, Jāni? Es neesmu celtnieks, es esmu cilvēks, kuram rokas aug no pareizās vietas. Jānim ir stāstiņš arī par to, kāpēc pagalmā bija jāuzceļ siena. Aizņēmos no mammas mašīnu. Atstāju mašīnu šeit pat tās pagalmā, un no rīta pusaizmidis dodos uz universitāti. Sēžu universitātē un atnāk man īziņa. Īziņa no brāļa un īziņas saturs sekojoši. Brāli, mammas mašīnai vairs nav riepu. Es viņam sūtu atpakaļ, beidz jokoties, es mācos. Viņš man sūta vēlreiz, tie nav joki. Vieglāk bija uzmūrēt sētu, un kopš tā brīža šie te iedzīvojumi mums ir stipri mazāk. Lielākās galvas sāpes saimniekiem sagādā vecākā ēka ar skaisto stikloto galeriju 2. stāvā. Tā ir kā milzis uz māla kājām. Pēc šitā, cik es sapratu, viņi teica, ka tā māja ir pirms 1800 kaut kāda 80. gadu, un arī pēc papīriem viņi sakrīt. Un tur tālāk ir vēl resnāk, bet viņi neredz, viņi ir iekšā šķūnīšos, kur var redzēt, kur viņi ir cirvi tests, šī te brūsa, kad, šī māja ir veca. Bet, īstenībā kārtīgs amatnieku darbs. Viennozīmīgi. Tikai žēl, ka ūdens izdarīja savu. Un slapjām augu pagrabām. Man bija mīļi īrnieki, kas neuzskatīja pa vajadzīgi informēt namu pārvaldi, ka 2 gadus, tek ūdens tolkē uz grīdas. Koku mājā ūdens uz grīdas, tas ir ļoti, ļoti negatīvi. Un kā rezultātā šīs te nesošās pārsēdes, viņas principā ir visas beigtas. Jā. Un, tāpēc arī ir tā situācija tāda, kad, Inspektors punka ārā, jā. Tieši tā. Viņš ienāca un viņš pateica vienkārši, kā viņa vēl nav nobrukusi. Un šeit vienkārši mēs varam redzēt, kas man ir palicis vēl no mājas. Šīs ir tās pārsēdes, kas tur to māju, un tāpēc arī es saku, ka, lai visu to izdarīt, ir ļoti daudz spēka vajadzīgs un naudiņas. Tāpēc arī ir tā doma, būvēt kā jaunu ēku. Ja būs iespēja, nojaut, tad viennozīmīgi mēs būvēsim kaut ko tam līdzīgu ar koku fasādēm, bet ar mūsdienīgiem materiāliem jau. Lai, tā iela būtu tāda, kāda viņa bija pirms tam. Mūrnieku ielā 8. Veram vārtiņus. Zaļais pagalms, daži sportierīces, acīm redzot, šeit sporto, droši vien bērni. Katrā ziņā tas ir izņēmums, jo šeit gar ielu nav būvēta ēka, kas varbūt arī varētu būt. Bet viens no piemēriem, kā privātais īpašnieks, dažu gadu laikā ir simpātisks pagalma sakopis. Ļoti dramatisks skats. Otrpus Mūrnieku ielā ir nesen sakopta ēka, priekšplānā ēka, kur jau gads 10 neviens neapdzīvo. Un es varu derēt uz kastu konjaku ar kādu no saviem kolēģiem, ka šī ēka aizies.
Jautājums ir, ka viņas vietā nevajadzētu parādīties 5 stāvu mūrēkai. Tādā veidā mēs sabojātu mūrnieku ielas ainavu. Šeit atkal vajadzētu būt 2 stāvu koku ēkai, bet, protams, mūsdienīgai, labi iekārtotai, pilnībā ar jauku dārzu, kas viss ir iekopjams tā kā kādreiz varbūt šeit ir bijis. Kaut ko līdzīgu atrodam paverot dzeltenbrūnās ēkas vārtiņus. Tāpēc galvenām īpašnieks pats šeit visu dara. Paši palīdzam, un šeit neuzskat neviens, ka nedrīkst maksāt. Jā, ir iedzīvot, kas pasaka, es vairāk nemaksāšu, kā valsts man uzlikjā. Kaut man ir līdzekļi, bet tas nav mans, un man nekāda darīšana nav gar to, lai viņš saprot, ka es aiziešu citur. Jā. Tur, kur ir normāli īrnieki, tu novienojies par naudām, mājas ir sapkopts, savēs kārtībā. Tur, kur īrnieki visi pasaka, tas nav mans un lai viņš brūk, lai valsts atmaksā, tur arī tā sistēma notiek. Nu, šeit nav tāda sistēma. Un variet aiziet pāri pretim, paskatīt pašvaldības avots, nama īpašumu. Jā, vot salīdziniet nama īpašnieks un pašvaldības īpašums. Patiesībā jau ir vienalga kāds īpašums. Galvenais, lai nama apsaimniekotāji prastu izmantot pašvaldības piedāvāto palīdzību sadzīves ērtību uzlabošanā. Projekta mērķis būs sasniegts, ja šajā rajonā īrnieki vēlēsies dzīvot. Rosīgākais ielas stūris un pats sarežģītākais krustojums šajā rajonā ir vietā, kur Lienas iela satiekas ar avotu Jāņa Asara un Augusta Deglava ielām. Te vēl saglabājies vecais Lienas ielas bruģējums un valda kāda īpaša noskaņa. Labdien, meitenes! Kas jums te kāda interesanta akcija? Kas te notiek? Notiksies tāds pasākums. Dzimšanas diena būs, un mums vajag tos tērpus, tāpēc tā. Jā, tāda dzimšanas diena tādā ar tādu, interesantiem tērpiem. Ballīti varētu tā teikt. Tā, halādu ballīte. Jā, kaut kas tāds. Un jūs pa šo ielu bieži staigājat pa Lienas ielu? Nu jā, kad mēs no skolas nākam. Jā, tas pēc uz mājām, tā kā, jā. Tā ir interesanta iela ar piedzīvojumiem. Katru dienu jā, kāds jauns piedzīvojums. Jā. Spūki iela, tāpēc, kad viņa diezgan baismīga un tāpēc, ka vakarā vispār te ir diezgan bīstam staigāt un tādā ziņā. Tā arī tā mājiņa, ja tur nāks tādi dīvaini cilvēki ārā. Citādi iezīmīgs ir Lienas ielas 5. nams. Veterinārā ārsta Rudolfa Grapmaņa mājā ilgus gadus dzīvoja Virkavu ģimene. Vecā māte un vecais tēvs Andrejs Virkavs un Līna Virkava, te vienmēr nācu. Taču. Es te pat nācu un spēlējos ar tiem sēdz bērniem, kas te bija. Un tā kā te es faktiski no 36. gada es te esmu. Jo man te svinēja 5 gadu jubileju. Šitas te, ka rajons bija strādnieka rajons, bet ļoti tīrs, tāds saulains, gaišs un ielas vienmēr, ka mazgāja katru rītu sētnieku. Pavisam citādāk atmosfēra bija šeit. Savīnas Zelmenes onkulis ir cirka mākslinieks Alfons Virkavs. Cirka vēsturē viņš palicis ar saviem unikālajiem trikiem – žonglēšana ar 41 apli un žonglēšana ar stikla traukiem. Sākumā jau tas numurs tik liels, ka nebija ar gadiem, viņš ar vienu palika te riņķi klātnāns. Katram ar riņķim bija savādāks svars jābūt, un kamēr to izdabūja to svaru, vai ne? Bet mākslinieki jau ir emocionāli cilvēki, un tad, ja viņam tas numurs nesanāk, viņam bija kāda tāda reakcija stipra. Ārkārtīgi viņš skrēja galvas vienā. Un raudāja, un tas bija, un visi bija uztraukušies. Un uz cirka es taču gāju vienmēr, un viņam palīdzēja, un frizūras taisīja, un pūderē, un grimēja, pie viņa sāk mācīties. Grimēja, cik vies to slāni likt un tā. Ilgus gadus Savīna Zelmene strādāja Rīgas kinostudijā par grimmētāju. Bija arī daudz interesantu piedzīvojumu, bet mūsu raidījumam viņa izstāsta kādu Alberta ielas 11. nama likteņu stāstu. Alberta ielā dzīvoja Pauls Alberts, kurš bija pēdējais Latvijas tūķņu pirmais sekretārs Maskavā pie Friča Kociņa. Un tas bija mans tēva māsas vīrs. Tā kā onkulis man. Viņš man uzskatīja par savu meitu, jo viņam bērnu nebija. 1940. gadā Paulu Albertu arestēja un pēc tam nošāva. Arī Miliju Albertu arestēja, bet pa to laiku visu iedzīvi pievāc veikli ļaudis. Tikai pēc daudziem gadiem Savīnas kundze atguva kādu relikviju. Es eju, un man jāiet tādī, kad veiklā man pilnīgi viens tā kā aiz rokas vēl, ka man jāiet. Un kā es eju, tā tieši pretī tā bildi nolikt un stāv.
Un labi, ka man bija toreiz tik daudz naudas, tā nebija liela summa, vai ne? Viņi esot tāpēc to bildi ielikuši tā rāmīša dēļ. Mēs te pamanījām uzrakstu Skursteņas laucītāju un nolēmām jūs pagaidīt. Un tad man ir jāturās pie pogas, tad būs laimīgi. Tā runājot, kad it kā nesot laimi, bet, laikam jau tā ir. Jūs laukiet te, piemēram, Lienas ielā, Skursteņas un Avotu ielā un Mūrnieku ielā. Jā, man ir Lienas iela tā pusi, tad Jāņasar iela un šī krāsotāja iela, Artilērijas iela, Vārna iela. Tepat tās Lienas iela, tur ir ļoti stāvs jumts un, teiksim, tos Skursteņas apkalpot ir briesmīgi grūti, jāsaka tā. Sēd tā kā uz naža asmenaugs. Vai cilvēki bieži ķeras jums pie pogas? Tas ir citiem vārdiem, vai viņi grib laimi? Vispār ļoti bieži. Praktiski katru dienu. Daudz variantu. Nākošā pastaiga ielas garumā būs vēl tuvāk Rīgas centram Blaumaņu un Pērsas ielās.